savā starpā Nojas Krustos Rīgas hokeja skola un hokeja klubs Zemgale LBTU. Rīpa trāpa Karašam pa kāju, viņš arī saglabājot Rīpa tiek zonā. Jā, pagaidām Rīpa gar laukuma apmali tiek radīta, bet tagad arī vārtu priekšā tā tiek izmest. Vēl viens metiens pa vārtiem. Ozols Rīpu notver un gan ātri uzbrukumu caur neitrālai zonai arī ļoti ātri tiek, bet pie saviem vārtiem Rīznieki arī gan prasmīgi. Roģis ātri atgūst Rīpu un atkal diagonāli piespēle, šoreiz arī precīzi Zabusovs. Skaisti apspēlēts pretspēlētājs Zabusovs un Skrebutens vārtos pārliecinoši. Un Rīpa tomēr nenonāk vārtos. Laba iespēja. Te bija Robertam Jānim Polim. Mots vēl projām ar to. Tiek līdz vārtu priekšai, nu redzam apslidoja vienu apli un tad jau tiek līdz vārtu priekšai, pēc tam jau Ozola apagāja kreiso malu, Mārenis. Labi, raugum piesadz Rīpu, nu tā teikt ar gaļu gāja līdz galam. Centās iestumt Rīpu vārtos ar visu vārtsargu. Labs uzmetiens vārtu virzienā, netiek pie Rīpas Skrebutens un Rīpa ir vārtos. Rezultāts ir atklāts. Patriks Zabusovs gūst pirmos vārtus šajā mačā. Ceturtais vārtu gūms viņam Zemgales kluba rindās. Zabusovs, laba piespēle Roķim, Roķis, piespēle metiens un Mērkārdam metiens neizdodas. Skrebutens vēl atsit pretnieku mesto Rīpu. Varšāno Roķa metiens arī atsists. Uz īsu brīdi ieguva. Tomēr apzog Karaš viņš nospēlē līdz galam. Un tagad Spriestim laba iespēja. Meties vārti! 1-1. Rīgas hokeja skola izlīdzina rezultātu. Noteikti jāuzteic arī Gustavs Spīgls neitrālajā zonā. Pietur viņš Rīpa atstāja Milleram virs siemtiena apļu. Millers pats arī lauž uz vārtiem. Ir metiena pozīcijā. Metiens ir un Skrebutens atsit. Mots piebremzē laukuma stūrī. Viņš zina, ka ir mazākums. Viņš arī dodas uz vārtu priekšu. Arī piespēle nepārāk veiksmīgi. Daņilovs. Labi izspēle. Tagad Biškina metiens. Būs Obuka metiens un Ozols atsit. Piespēles nonāk, bet tomēr nonāk Biškina metiens atsists. Vēl viens metiens. Streikišam izdodas izdabūt Rīpu ārā, un tagad var izveidoties pretuzbrukums 2-1 Mots. Piespēle metiens vārti! Ļoti ātri izvirz vadībā Zemgales komandu Streikiš. Raila raida Rīpu pāri visam laukumam. Un tagad vēl viena iespēja Ozolā pa moments, un Skrebutens šoreiz vārtos pārliecinoši. Viņa metiens tiek asists. Zabusovs. Metiens un Skrebutens Rīpu notver. Tomēr nelīdz galam otrais piegājiens būs klāt. Hermans atkal ar Bernhardu. Bernhards tomēr īsmakšķerē Rīpu. Zabusovu metiens. Nesko Spīgls. Mazliet paķiksēja Nojas Lāpstiņu. Viss bija noteikumi robežās. Mazliet pagrūst arī Bernhardu. Tiek meklēti veidi, kā gūt vārtus. Pagaidām Zemgalē tas izdevies divreiz ir un Rīzniekiem vienu reizi. Nesaprotās savā starpā tur Zemgales spēlētāji. Tagad laba iespēja. Arī izveidojās labākajā variantā, bet tad sākumā jāizlīdzina rezultāts. 8 minūtes ir palikušas līdz trešā perioda noslēgumam. Tagad laba iespēja bija Rīgas spēlētājiem, bet Rīpa tomēr palika pie Aksela Ozola. Guršanovs iespēlē Bernhardam. Labs metiens vārtī!
3-1. Patriks Zabusovs gūst otros vārds šajā mačā. Spēcīgs Harijs Brāns arī atgriezies šajā sezonā Jelgavas sastāvā. Pēc pāris sezonām leģionāru maizē, tā teikt. Būs noteikumi pārkāpums, vai tomēr nē? Jā, vārtu gūms ir ieskaitīts un tas nozīmē, ka pārkāpums nebūs. Aizturētā soda laikā gūst vārdus Mots. Rājēlā. Ilgi gatavojās metienam, ilgi gatavojās, bet skrebtens arī bija. Goršanovs. Zabusovs tiek līdz metienam un ripa vārtos. Ričards Bernhards arī gūst vārtus. Rezultāts jau kļūst 5-1. Spēle ir noslēgusies ar rezultātu 5-1.